Čau, labrīt visiem mārupiešiem. Šodien braucu uz darbu. 11. aprīlis, 8:17. Bišķiņ vēlāk sanāca izbraukt. Bet šitas korķis atkal Ojāra Vāciešu iela, Reku 71. Tie, kas zina, uzbrauciens uz Mārupas tiltu saucamā Ulmaņu Gatavas pārvada. Katru dienu šitā hēriņa te ir. Varbūt kāds zina, kad tas vienreiz beigsies, varbūt kad ceļa rekonstrukcija uztaisīs vai ko. Savādāk jau drīz būs jāpāriet laikam uz motociklu. Šodien vēl no rīta negribējās, it kā +6 grādi. Var jau braukt, jau principā jau brauc džeki. Kasko vēl nav nokārtots. Parasti es vispār sāku braukt ar mocu tikai ar 1. maiju. Tagad aprīļa beigās arī jau var, ja ir labs laiciņš. Bet video šodien par ko? Katru dienu no rīta šitā hēriņa, nezinu. Jūs arī piedalāties šitajā korķī, tad iedodiet kādu komentāru, ko jūs par šito domājat. Citi ceļi pa Graudu ielu, gar Turību braukt, pār dzelzceļu pārbrauktu, vai tad atkal pa kreisi uz Vienības Gatavu. Es domāju, ja no šejienes tikt pāri Salu tiltam, un tālāk tad pa Maskaveni lejā. Vai pa Krasteni, jā. Jau tagad jau no Maskaveni, jau tagad ir Latgales iela. Bet princips, katru dienu šitas te korķis. Izņemos, ap citu, es ievērojos, Reku džeki ar motorolleriem brauc. Es ievērojos, kad piekdienās viņi krietni mazāk. Šeit praktiski nav šitā rinda. Spriežot pēc veizes, Reku mēs te stāvam. Jā, viss ir sarkans. Karoči, mārupieši, tie, kas tusē šinī korķī, iekomentējiet kaut ko, ja kāds vispār man skatās. Es jau video pa latvisku diezgan maz sāku ražot. Vispār pēdējā laikā nav tik daudz laika tiem video ņemties. Tur man tie subscriberi, tur 900, tur, it kā nekas sevišķs, jā. Tā kā, tā. Lūk. Labi, davai visiem veiksmīgu dieniņu. Nav ko te visādi tādu fufelu filmēt. Kā no rīta ķipa brauc uz korķi. Brauc uz korķi, labi izklausās. Labi, vēl bišķiņu uzfilmēšu, skatos. Interesanti, vismaz sāk pietuvoties pie tilta klāt. Vismaz piezūmošu. Varbūt tie, kas nebrauc pa šejieni. Vismaz, lai var redzēt. Kur piezūmoja tiltu klāt, jā. Tur, kur smagais iet kaut kāds IC24LV. Jā, tā mēs tagad tusējam. Jā, starp citu, vēl baigi labi, kad visi ir iemācījušies izbraukt šito te krustojumu. Reku te kaut kāds Cherokee parādījās no maliņas. Un ļoti labi dara, kad cilvēki neaizņem šo krustojumu. Ja kāds izbrauc ārā un grib pagriezties pa kreisi, respektīvi uz šejienu aizbraukt, tad atstāja viņam spraugu, lai viņš mierīgi var izgriezties. Un nekad nevajag līst tā kā šitas Civics, jā. Totāli nepareizi. Kaut kāds jampampiņš pie stūras. Bļaķot, kur tu aizbrauci? Tagad kāds brauks no šejienes, un viņš nevar pa kreisi nogriezt. Reku klasika žanra, bļa. Tiguans brauc, un viņš nevar nogriezt. Civics tagad atčaknījās, jāpadod atpakaļ. Antiņš kaut kāds vai veceni pie stūras. Heroīns ir. Bet, šitā stāvēt ir ļoti bīstami. Un nākamais ir, ja no šejienes kāds brauc, taisa kreiso, līdīs pa to spraugu. Ja no turienes kāds neredzēs, uztaisīs avāriju, tad viņš tev ar avāriju, ar sitienu iestums tev mašīnu to purnā, kas nāk no šejienes. Jā, un pareizi, šitā piestāja, paskaties, neviens nebrauc, apskaties, tukšs, jā, labi. Viss un brauc un kārtībā. Nevajag līst krustojumu vidū. Varbūt daži te pirmo reizi brauc, zin kā, nezinu īsti. Jau skaties, jau 14 minūtes. Bļaļ, es tikai esmu uz tiltu uzbraucis. Tāds seks šeit notiekās. Kas tur vēl tanī galā darās. Attaisīšu logu vaļā, lai bildi skaidrāk. Jā, piezūmosim. Tur jau viss iet no Liepājas ielas jau. Jā, reku. Tilts viss ir pilns. Starp citu, es iesāku šito te filmēt ķipa video, kā jābrauc, vai kā es braucu. Šinī joslā arī
ja no labās joslas lienat ārā, tad braucat joslē līdz galam. Līdz galam, un tad akurāti ar pavarotņiku braucat ārā. Nevajag tur teikt, tur paldies, tur ar avarīkām, nu tas nav vajadzīgs. Cilvēki jau saprot, taču katru dienu visi brauc uz darbu, ne jau tāpat vienzina ekskursijā šeit, visi rulē. Un cilvēki spiesti tomēr pavadīt to ceļu šajā vietā, jo nav jau kur likties. Jā, tā kā pēc idejas. Vienkārši akurāti braucat līdz galam, pagrieziena rādītāji, griežat ārā un visu, un jūs palaidīs. Pēc rāvēsledzē principa viena mašīna, otra mašīna, viena mašīna, otra mašīna. Jā, reku arī autovadītāji jau māja roku. Tā kā, nu, tā mēs te tusējam. Visi nabaga korķīšos sēžam. Jā, ko es šodien video filmēju. Kristoferam sveicien, Kristofers man tagad gaida, bet es arī domāju YouTube palaist rullīt, ko es vienīgais viņam. Un rekā atkal redzat šiten lienu. Naher tu šeit lien, brauc līdz galam, un šeit brauc līdz galam, mierīgi, šādā veidā. Jā. Es jau, protams, palaidīšu to Civic, lai viņš jau brauc. Ai, bļēt, keponisti kaut kādi pie ruļiem. Jampampiņi, bļēt, divi. Nu, labi, nav ko tur apdirst čekus, da. Bet, nu, arī. Tā kā, lūk, šitā izbrauc ārā. Brauc šeit līdz galam, līdz josliņai, akurāti. Tev visi palaidīs, jā, mierīgi, bez stresa. Nu, bet, citi zin kā klausās, tur pļāpā mašīnā, tur muzončika, tur blā, 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 tur visādas runas, nepievērš uzmanību. Jā, un vēl ievērojat, redzat, moči brauc. Jā, šeit arī tāda lieta, es pats esmu motociklists. Kad braucat pa priekšu, bļēt, nelienat ceļa vidū šeit uz līnijas, ot šiten te. Nelienat savu purnu, jā, un nebāžat un nelūrat, ot šeit nebraucat. Bļaļ, braucat šiten pa maliņu, piespiežaties pie šitās līnijas, lai močiem ir vieta, jo daži moči diezgan ātri pabrauc garām. Un tic man, tu šeit spogulī, tu nihujā neredzēsi, nevēlna tu neredzēsi, jā. Tā kā braucat mierīgi piespiedies pie maliņas un nelien uz līnijas. Jā. Citi, demonstrēt, es naher nedemonstrēšu, jā, bet rekur, līnija turies ar labo riteni pie šitās līnijas, lai šitien te paliek sprauga močiem. Moči, motoroleri, jā, citi brauc ar lielu čoperu, viņš ir plats, jā, vai tur, BMW, tur GS Adventure, plats mocis, metrīgs gandrīz, vai, jā. Lūk, lai veči var izbraukt, jā. Lūk, vēl nākamais šitādas te pārkārtošanās arī tilta vidū, arī nav prāta darbs. Bļēķot, viņš pārkārtojās malacis avarīkas, un rekur ritens ir pie līnijas, gandrīz klātā. Rekur viņam labā pusē sprauga. Un kāds am moci lidos, bļēt, viņam ir jābremzē. Jā, maz kāds sūdzes sanāk. Jo, ja mocis lidos uz kādu 60, kad daži te mauc varbūt pat ātrāk, tad viņš tur aizies tur kūleņiem, viņš sadauzīs vairākas mašīnas. Tāpēc, protams, tie, kas nav motociklisti, viņi neko nerubīja, jā, tur brauc ar savām šitām te kalimagām. Nemazākās sajāgas nav vispār, kā tas ir ar moci vālēt, vai respektīvi, tam līdzīgi transportu vēja, tur motorolers, moci, jā, labi, motorolers citu kategoriju. Bet, ot šitā veči, jā, tā kā sēžat šeit labajā māliņā, jā, ja paskatos spoguli, rekur, es esmu piespiedies, ja kāds nejūt gabarīts, rekur, redz, aizbrauca, jā, ot, viņi mierīgi aizbrauc, jā, bez stresā. Man rekāda te ir intervāls starp mašīnām, pilnīgi te ir, nezinu, vieta līdz kaklam, jā. Tāpēc šādu mierīgi braucat pāri tiltam, bezstresā, gribat muzončiku klausaties, skriet, nav ko. Es, teiksim, arī varētu tagad ielīst tanī joslā, jā. Balūra ķipa spogulī, it kā nekas nav. Ja kāds nesās, jā, tu vienkārši nepamanīsi. Tu kā sāksi griezt, viņš jau tev ieliks durvīs iekšā. Naher to vajag. Karoči, lēnām braucam. Negrib te būt nekāds tur skolotājs, dariet visi, kā jūs tur paši gribat. Ja tas vienkārši iesaka, mans viedoklis. Zin kā tagad video. Tipa, suguba mans viedoklis. Un paši jūs tālāk jau piedomājat, ko jūs tur domājat paši par šito tēmu, jā. Lūk, baigas nepiedomāju veči pie šitā šodienas video, tāda muldēšana vien sanāk, tā ka sorry, bet man pie dirsas īstenībā, jā, no rīta korķī, zini, es neiešu piestrādāt tur pie kaut kādas runas un tā.
Subscriber arī nav, te vairāk tādu. Principā, jā, ja jūs veči arī saprastu video, tas ir tīri man atmiņai. Kaut ko uzfilmēt, tīri priekš sevīm. Monetizācija YouTube nekāda nav. Jā, tur arī būs tur kaut kādas santīm, karoči, huiņa opšiem. Garīgais šodien arī no rīta kaut kāds tāds, paļiet, neizgulējos. Nu, labi, davai, visiem veiksmi, karoči, uz pozitīvas notas šķīramies. Pamēģināšu vēl pāris video latvisku taisīt, man tur mašīna apskatiņu uztaisīsim arī, lai veicinātu, teiksim, pārdošanu. Šobrīd mums viens volīts jāpārdod, ir pēc tam vēl viens, tā kā, nu tādi, jau skatos 10 minūtes. Ja kāds noskatīsies līdz galam, veču laiks no jums, un, kaut kādam 100. laikerim aizsūtīšu kartiņu ličnu no sevīm, un kaut kādu dāvaniņu. Davai, veču, veiksmi turās.